Daugavpils novadā eksploatācijā pieņemta Naujenes pagasta Lāču pamatskola. Lāču pamatskolas ēkas rekonstrukcijas pirmā kārta veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojumu pieejamības paaugstināšana ietvaros. Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, tehniskajiem noteikumiem un renovācijas programmu tika nosiltināta skolas fasāde un bēniņi, nomainīts jumta segums, logi, ārdurvis, elektrotīkli un gaismekļi, ūdensvads un kanalizācija, kā arī ugunsdrošības un apsardzes sistēmas. Atjaunota skolas telpu apdare. Skolā izbūvēta sporta zāle ar volejbola un basketbola laukumiem, ierīkotas ģērbtuves un dušas telpas, kā arī sporta nodarbību telpas. Vides pieejamības nodrošināšanai skola aprīkot ar vertikālo pacēlāju. Veikti arī teritorijas labiekārtošanas darbi. Būvdarbi izmaksāja 1 187 000 eiro. Būvdarbus veica Siadīton būve. Vislielākais iegūms tas ir, ka uzlabojusies ir skolas estētiskā vide. Protams, mūsu skola arī skaista bija, vismaz mēs tā domājam, ka viņa ir skaista arī iepriekš, bet uz šo brīdi tās telpas, kuras ir izremontētas, tās ir ļoti skaistas, mūsdienīgas, un estētiskā vide, kā es jau minēju, ļoti ir uzlabojusies. Vides pieejamība ir uzlabojusies. Mums ir pacēlājs skolā. Mums ir jauna sporta zāle, kuras mums vispār nebija pie skolas sporta zāles. Mēs gājām uz blakus telpām. Un zāle ir ļoti moderna ar visiem jauniem basketbola aprīkojumiem, ar volejbola aprīkojumiem, ģērbtuvēm, dušām. Tāpēc gan skolēni, gan vecāki, gan skolotāji ir ļoti apmierināti un gandarīti par šo pasākumu, un, protams, lielais paldies visiem, gan novada pašvaldībai, gan celtniekiem, visiem, kuri bija tāda iespēja, un šis projekts tika realizēts. Es ceru, ka tā ir tikai pirmā kārta, un otrā kārta arī būs. Kā atzīst skolas direktors Andris Meškovskis, projekta otrajā kārtā būtu jāremontē klašu telpas, gaiteņi un jāmaina ventilācijas sistēma. Dotajā brīdī skolā mācās 126 skolēni, ieskaitot arī pirmsskolas grupiņu bērnus. Lāču pamatskola šogad ir pēdējā eksploatācijā pieņemtā novada izglītības iestāde. Nākamā gada sākumā eksploatācijā tiks pieņemtas 3 pēdējās izglītības iestādes, kas renovētas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros.